cilvēkiem. Tas nedrīkst būt augstāks par 20%. Tie, kas pelna vairāk par 30,000 gadā... Pie sienas! Šīs ir tās lietas un daudzas citas, kuras mēs gribam, lai mūsu prezidents Valdis Latvijas uzzina un izdara. Prezidentu ieklausīties šajās domās un atlaist Saeimu. Lai prezidents mums izdzirdētu, un lai prezidents izdarītu to, ko tauta prasa. Prezidents Vīksteņš! Vai nu viņš iet ar mums, vai viņš iet ar tiem, kas pateica valdību. Un šajā sakarā mums ir jāpalīdz prezidentam izdarīt izvēli. Tev ir jāpalīdz tajā mums! Šo te mītīgu šodien droši vien būs par maz. Mēs nākošu nedēļu aicināsim sabiedriskās organizācijas un opozīcijas partijas plānot kopā mūsu darbību, turpmāko darbību, lai šo mērķi sasniegtu. Mēs klātesošie atcerieties, katram ir mobilais telefons. Un galvenais cilvēks šajā valstī. Atcerieties, jūs varat katrs zvanīt uz prezidentu pierakstēt kāds aiz telefonu. Kanclais pret telefonu numurs ir 670 92 106. Mēs prasām godīgāku un taisnīgāku un kompetentāku valsts pārvaldu. Un Saeimas atlaišana ir vienīgais ceļš uz šo mērķi. Paldies! Paldies! Atkārtot! Tagad vārds Latvijas brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētājam Pēterim Krīgeram! Mēs tāpat kā visi atklājuši. Tāpēc, ka neapvienīgi skolotāji valsts noņēma. Ko jūs balstīsiet šo Saeimu atlaidīs? Dažādu tautību cilvēki, partiju biedri un bezpartijiskie. Man šodien, kā Latvijas brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētājam, runājot mūsu priekšā ir ļoti liela atbildība. Jo jūs esat ne tikai vienkārši mītiņu dalībnieki, bet jūs esat valsts augstākā vara. Jūs esat tauta, vai šajā valstī pieder vara, un to nosaka Satversme. Un jums ir tiesības ne tikai reizi 4 gados aiziet uz vēlēšanām un nobalsot par kādu sev vienlaikus aprizētu politiķi, bet jums ir tiesības ikdienā prasīt no Saeimas deputātiem, no valdības atbildīgu politiku un atbildīgu rīcību. Un to jūs arī šodien ļoti labi nodemonstrējat. Kas manā izpratnē ir atbildība? Manā izpratnē ir atbildība tad, ja Saeima pieņem skaidrus politiskus lēmumus pašu būtu skaidrāk. Es domāju, ka atbildība ir tad, vai ministrs prezidents vismaz 2 dienu laikā 3 reizes nemaina savu viedokli. Manā izpratnē atbildība ir tad, ja cilvēkiem ir darbs, cilvēki var par savu darbu saņemt algas. Ja mūsu pensionāri ir nodrošināti un var dzīvot siltos dzīvokļos, ja studentiem jau jādomā, kā savilkt galus kopā. Tā ir atbildība. Es domāju, ka šobrīd mūsu valstī ir iestājies pilnīgs hausa laiks.
ka neviens vairs nesakot, par ko atbildēt, kāpēc atbildēt, kad uzņēmējiem ir jāvērt projām no šīs valsts, uz citām valstīm attīstīt savu ražošanu, kad zemniekiem ir jāizskauj savas govis, lai varētu apmierināt banku prasības slaukt katru jebkurā vietā un jebkurā laikā. Es domāju, ka mums, kā šīs valsts pilsoņiem, ir jāprasa atbildība no valdības, lai mūsu valsts netiek iztirgota, lai mēs varētu savā valstī tik tiešām justies kā saimnieki. Godātie Latvijas cilvēki, mēs neesam vieni šajās prasībās, un mums kopā ir arī cilvēki, kas šodien ceļās pie pārkāžu ugunskuriem. Un šodien mēs arī saņēmām vēstuli no Eiropas arotbiedrību konfederācijas un Starptautiskās arotbiedrību konfederācijas, kur abi ģenerāli direktori lūdz man arī dažus fragmentus no šīm vēstulēm nolasīt jums. Latvijas valdības lēmumu neiesaistīt sociālos partnerus lēmumu pieņemšanas procesos par pretkrīzes pasākumiem, ignorējot koplīgumus, darbinieki un pārējie iedzīvotāji nevar pieņemt. Jūsu valdības attieksme ir pretrunā vairākuma Eiropas Savienību dalību valstu viedokļiem, kad biznesa darījums šoreiz nav pieņemamais veids un izraisīs protekcionismu, no kā arotbiedrības kustība cenšas izvairīties. Ilgtermiņa krīzes politikas jāveido, ņemot vērā valsts uzņēmēju un darbinieku intereses. Mēs pievienojamies jūsu mītiņa taisnīgajām prasībām un lūdzam nodot mūsu solidaritātes un atbalsta vēsti visiem Latvijas strādājošiem cilvēkiem, kas iestājas par savām tiesībām, godu un cieņu. Godātie mītiņa dalībnieki, no saviem tēviem un vectēviem Latvijas stāstiem jūs atcerieties, ka 13. janvārī 1905. gadā skanēja briesmainie vārdi ienaida negaisu pāri un kājas. Atcerieties šos vārdus, arī šodien ir tieši tāds pats laiks, bet šajā dziesmā ir teksts, tomēr mēs pacelsim lepni un brīvi karogu cīņā par strādnieku dzīvi. Juris Kohls, Māris Melngals, mana dienišķā dziesma dzied Raimonds Bartašeits. Labdien, dārgie! Šī nebūs dziesma. Ej, ja man tev tur Daugavpils. Šis būs stāsts. Atņemam kameru. Ko dzirdēsiet jūs? Es tikai kurs noskaidrīšu. Melodeklamāts. Remators. Amen. Viens man, kur mēs arī vēl, un atgaugojies var. Bet kurien acis kā ātrāk. Kurš? Jo es uzskatu, ka tā ir ikviena pilsoņa atbildība šajos laikos izteikt vienkārši neapmierinātību pret to, ka katru dienu mēs dzirdam, kā mūsu valsts tiek apzakt, vai ne? Kargin un Krasovītis glāb viņu bandas, vai ne? Bet kāds glāb tautiem, un mēs paši.